Čau visiem! Nu, pārmaiņas pēc jāieliek kā cits video. Nu, es aizbraucu uz Grūziju, lai izbaudītu brīvdienas. Vienot sakot, atlinājumā bija. Bija skaisti, patikās. Nu, pastāstīšu, kas kur kad un kā. Aptuveni saviem vārdiem. Šie ir Jorjolāni un Kvantalāni pieminekļi. Šis ir pulksteņu tornis. Ļoti interesants un savdabīgs objekts. Dažādas detaļas, sīkumi un viss kaut kas tam līdzīgs. Slavenais tērauda un stikla gājēju tilts, kurš ir unikāls, laikmetīgs dizains ar LED apgaismojumu. Pāri upei Kūra. Šeit braucām garām Ninosmitas pilsētai. Diezgan skaisti izskatās tie kalnaini apvidi. Nu, man patikās. Izbaudījām arī visādi serpentīnas un tā tālāk. Un šeit var redzēt, kā cep viņa savu tradicionālo maizi. Uzkārsē to savu kurināmo un saliek maizes smīklu. Šodien bija uzbraukuši augšā vienā svētu vietā, vienkārši tāpēc, ka mēs bijām pieslēgušies vienai grupai, bet skats vienalga, nu vienkārši skaisti. Prieks skatīties. Man jau tie kalni fascinē. Un šeit mēs bijām pie vietējā vīndara. Šeit mēs pabijām vakarpusē, kad atbraucām no vis tā pasākuma, vīna lietām. Nu, ļoti skaisti skaci, gan uz to tiltu, gan arī uz visu pilsētu. Šis bija interesants skats. Apakšā arheoloģiski izrakumi atsekta vecās pilsētas drupas un pa vīrs aiziet ceļš. Nu, protams, visādi turistu pievilināšanas lietiņas. Pagājām garām laukumam ar Svētās Georgijas statuju. Un tad nonācām pie funikuliera, kas cels augšā uz kalna augstu, tur vienādi sakot kaut kā atrakcija parksi, bet mūsu bišķītiņi apčakarēja. Mums lika izkāpt pusceļā un pēc tam, lai tiktu vēl augstāk, samaksāt vēl naudiņas, kā saka, vietējās. Daudz jau nebija, bet vienalga. Tā es nesapratu, kāpēc mūs tur izsvied ārā, bet, nu, vienalga skats bija interesants, smuks no šīs skata punkta. Nu, šis ir Tbilisī televīzijas tornis, kas ir diezgan nolaists, bet naktī skaisti. Un tad mēs nonācām uz kalnu parku. Skats ir kārtībā reiz, protams, ka skaisti. Un tad Es domāju, ka man arī jāizbrauc ar panorāmas ratu. Panorāmas rats bija aptuveni 64 metru augsts.
Brauciens bija 10 līras. Skats bija iespaidīgs, man patikās. Nu, te ir visi ties atrakcijas parki, izklaides iespējas. Nu, te ir skats uz televīzijas torni no panorāmas rata. Un tad pēc tam nolēmām ar kājām iet lejā. Nevis braukt, bet iet ar kājām. Nu, diezgan ilgi bija ko staigāt, bet skati bija iespaidīgi, bija to vērts. Un tad mēs izdomājām iet uz Māti Gruziju. Statujas augstums aptuveni 20 metru augsts. Skati labāk ir no priekšpuses puskalnā. Kad tu uzej augšā uz skatu, kur visi cilvēki tur pulcējās, tikai statujē dibenu var skatīties. Bet pārējais viss tiešām ir skaisti. Smuku. Nu, tad nonācām uz viņu parku. Bet arī daļai bija slēgts, tikai tāpēc, ka tur bija kaut kāda zemes nogruvumi. Bet arī skaisti, ūdens kritums. Tūmā nevarēja tikt, paskalot kājas. Un tur viss bija slēgts daļēji. Bet skaisti vienalga. Protams, no visām pusēm var redzēt Māti Gruziju. Kādreiz varēja aiziet pat līdz viņam izbaudīt to krāšņo skats un vispārējo. Nu, šī ir Grūzijas pirts. Viņiem tik tā interesantā pirts lieta. Vēlāk es parādīšu, kas tur vēl būs. Un tagad vienkārši garām gājām. Tad viņiem ir ļoti daudz sērūdens. Smaka, briesmīgi, bet tas nekas. Šitien ir atslēgas salikts no kāziniekiem. Nu, ļoti daudz. Viss vienāds izskatījās. Un tā mēs šeit gājām uz tirgu. Protams, viņiem te suņi arī, visi suņi brīvi staigā. Viņiem ir saimnieki, bet suņiem jāizdzīvo pašiem. Jāizdzīvo. Un kaķiem tas pats ir. Un tad mēs gājām uz Tbilisi tirgu. Šeit gājām pāri Galaktion tiltam. Protams, visur skats uz televīzijas torni, panorāmas ratu, un turpat augšā arī atrakcijas parks. Jā, nonācam tirgu, augļu tirgu. Un te veķis rekuja triņ nažus. Nu, ritīgi 90. gadi. Ņigu ņēgu iet. Šajā tirgu varēja iegādāties baklažānas rullīšus, hinkeļus, hačapurī un čahohu billī. Un, protams, arī dažādi veidi garšvielas un tējas. Un šeit mēs pagājām garām tieslietu namam, diezgan iespaidīgs. Tā kā sēna. Un šeit mēs izbaudījām braucienu ar laiviņām motorizētām. Skati bija skaisti. Patikās. Nu, šeit var redzēt, kā izskatās sabiedriskā pirtī iekšā. Tur ir, karsts ūdens, aptuveni 40 grādi, aptuveni tam līdzīgi. Tur sēdi un vienkārši tvaicējies ārā. Nu, ilgi tāpat nevar noturēties. Un tad bija arī viss masāžas pasākums, var izvēlēties putas, ziepēm un vispārējo. Bija labi. Nu, šis bija agrais rīts cēliens uz lidostu. Jābrauc bija aptuveni cēlāmies 3, lai tiktu lidostu. Arī jautri bija reiz tik atcelts pa stundu un dažām minūtēm. Nu, reku skats uz televīzijas torni. Un braucot uz lidostu, mūs izveda cauri pazemes ceļam. Nu, paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajai reizei. Ja jums patiks šāda veida saturs, liekam laiku, ja neesat abonējuši, abonējam!